Šo video es izveidoju, lai cilvēkiem ļautu sajust enerģiju, savu enerģiju. Daudz no tiem sajūt enerģiju. Daudz no cilvēkiem nemazam nezin, ka viņiem ir tāda enerģija. Šo enerģiju es saucu par saules enerģiju. Ķīniešiem ir ļoti daudz literatūra. Ki enerģija, či enerģija, un vēl visādi nosaukumi. Pārmes enerģija, un vēl visādi ir dzirdēti, bet nav nozīmes precīzam nosaukumam, jo katrs var saukt, kā viņš grib. Pavisam vienkāršā variantā sauksim visuma enerģiju. Kā cilvēks var sajust visuma enerģiju? Princips ir tāds. Virs galvas cilvēkam ir pozitīvs lādiņš, pie astes kaula ir negatīvs lādiņš. Starp tiem ir vairākas čakras enerģijas lauki. Ir 7 populārākie enerģijas lauki, bet ir daudz vairāk īstenībā. Jo vairāk cilvēks uzņem enerģiju, gan pozitīvo, gan negatīvo, jo vairāk sāk darboties šie enerģijas kanāli, un šie enerģijas kanāli materializē gan dzīvē, gan fiziskajā pasaulē, gan arī iekšējā pasaulē atsevišķus tos apzīmējumus. Ja tu aktivizē plaukstās enerģijas kanālus, tu vari kļūt par dziednieku, tu vari sajust enerģijas, tu vari kustināt enerģijas, un tu vari vēl ļoti daudz ko citu izdarīt. Ja tev atturās kroņu čakra, piemēram, karaļi vecajās filmās, un ne tikai, un princesēm ir kroņi virs galvas, tas simbolizē, ka viņiem ir atvērta kroņu čakra. Tas nozīmē to, ka viņiem ir ļoti liels intelekts pavēries un izpratne. Angliski vārds ir awareness. Latviešu būtu, es nezinu, kaut kas līdzīgs modrībai, ka viņš visu laiku ir apziņā modrs un tīrs un visu laiku kontrolē to, kas riņķī notiek. Viņš visu laiku ir tā kā situācijās pilnībā iekļāvies. Un, piemēram, katra čakra apzīmē savu to nozīmi, un trešā acis, ja nosaukums izraksts, nozīmē, ka tas ir saistīts kaut ko ar redzēšanu. Tas nozīmē redzēt enerģijas, redzēt paralēlās pasaules, un ne tikai. Tad ir ceturtā, nevis ceturtā čakra, bet viņi sauc par trešo ausi, bet es viņu gribu saukt par ceturto čakru galvā, tas ir pakausī. Vispār nosaukumi varbūt nav tik nozīmīgi. Galvenais, ka jāsaprot, ka pakausī ir, ja tieksim, trešā acis redz citas pasaules, tad, kuras nevar redzēt ar fiziskām acīm, tad šī pakausī ir vēl viens enerģijas lauks, un gribētu saukt par trešo ausi, kas dzird cilvēku domas, kas dzird dzīvnieku balsis, kas dzird dabas balsi un kas dzird balsis no Dieva pasaules. Un tas ir ļoti komplicēts un tikai tad, kad tev būs izpratne un tikai tad, kad būs gatavs to saņemt, tu to saņemsi. Jo pretējā gadījumā tas tev radīt šoku, nezinu, bailes un viņi labāk, tie, kas tev vēro, viņi labāk zina, kad un ko tev vajadzēs. Tikai kā tu būsi gatavs, tā tu saņemsi kaut ko vairāk. Bet mēs vairāk runāsim tagad, kā uzņemt enerģiju un sajust viņu. Tad visā aizvariet acis tagad. Lēnām, mierīgi elpojiet. Un turiet acis ciet. Un aizmirstiet, ka jums vispār kaut kas riņķī ir. Jums ir tikai klusums. Un jūs esat sevi iekšā. Un jums ir miers sevi. Un klusums. Un brīva un dziļa ieelpa. Un brīva un lēna izelpa. Tagad, ka jūs to dariet, vairākas ieelpas un izelpas ar degunu. Veidojiet sajūtas sev deniņos. Jūs sākat tā kā ar sajūtām elpot ar deniņiem. Jūs ieelpojat ar deniņiem. Jūs izelpojat ar deniņiem. Un pilnībā brīvi. Viss seja ir atslābus, neviens muskulis nav saspringts. Un brīvi elpojat un brīvi izelpojat ar deniņiem. Un jums uzreiz parādīsies sajūtas, jo jūs savu apziņu vēršat uz vienu no enerģijas kanāliem, un viņš sāks aktivizēt enerģijas plūsmu. Vispopulārākais veids. Visos mēdījos grib kļūt iekšā to, ka seksuālā orientācija tur klubos un tā materiālā pasaule. Tas ir pats zemākais, kas vispār cilvēkā ir, un tā ir pat apakšējā čakra. Tā ir viena no 12. Un jums grib grūst iekšā apziņā, lai jūs izmantojat tikai šo vienu enerģijas kanālu. Tas ir tikai fiziskā pasaule. Tas ir jebkuram bērnam līdz 3 gadu vecumam saprotams, kas tāds ir. Un cilvēks mēģina noturēt tajā.
Un cilvēki nesaprot to, ka, okay, pirmā un otrā čakra, otrā ir vairāk tā. Bet neviens nesaprot to, ja tu tiec līdz 6. čakrai, 3. acī, ja enerģija sāc aktivizēt tur, sāc palikt ļoti intelektuāls. Tu jau redzi patiesību lēmumos, tu redzi patiesību to, ko cilvēki runā, tu jūti viņus. Un tu jūti, kāpēc viņš to saka. Tu jau redzi to fonu, viņa iekšējā doma pasaulē, kāpēc viņš to dara. Ja tu atver 7. čakru, kas ir uz galvas, tad rodas ļoti liela izpratne par visumu kā tādu. Tu redzi, ka pasaulē vispār nav robežas, un ka vienīgās robežas, kas ir, bija tikai tavā prātā, kurš tev visu laiku noturē, lai tu nekad neatmostās. Un tas pats ir arī 5. čakra, piemēram, ļoti daudziem slaveniem dziedātājiem. Un ne tikai tādiem, kuriem dziesmas iet cauri gadsimtiem, kad viņi ļoti stipru enerģiju prāt atdot radošā pasaulē. Tas ir katram individuāli, uz ko viņš grib tiekties. Uz to viņš var koncentrēties, un tādas spējas viņam uzreiz sāks materializēties, tādas dotības. Protams, ja tu vari ļoti daudz enerģiju uzņemt, tu visus var atvērt pilnībā. Un tas vispār citu pasauli radīs. Uz deniņiem mēs jūtam, kā mums sāk deniņi, tā kā kutēt, tā kā elektrizēties, tā kā spiest. Pieres centrs, elpojot ar pieres centru, viņš sāk aktivizēties. Jūs to varat darīt pēc tam paši brīvajā laikā, pirms gulētiešanas, vienkārši koncentrēties uz šo pašu, kamēr sajutīsiet to ļoti stipri, un tad jūs sāksiet arī pieredzēt, ko tas nozīmē. Pārvēršiet apziņu uz galvas virsmu, vai 5 cm virs galvas, sākiet elpot ar to vietu. Ja jums tas nesnāk, nozīmē, ka jūs prāts ļoti noslēgts. Atbrīvojiet viņu, lai jūs ķermenis pilnībā brīvs, un sākiet elpot ar galvas augšu, un it kā ieelpojiet enerģiju pa galvu iekšā, tā kā duša virs galvas. Tad varētu darīt nākošo, varētu pacelt plaukstus uz augšu, varbūt klepī nolikt, un elpot ar plaukstām. Tieši tāpat kā deņiem, aizvērtām acīm un elpot ar plaukstām. Tā kā jūs visus plaukstus ieelpo, un plaukstus izelpo, un sajūtas, kopš jums parādīsies. Ieelpo un izelpo. Tad varētu darīt vēl vienu tehniku, varat plaukstus salikt kopā, pirkstiņus, priekšā krūšojam un salikt kopā, aizvērt acis, ieelpot un izelpot ar plaukstām, tā kā, un just, ka tāda pirksts sāk kutēt, tā kā, slēgs skriet maziņas enerģijas daļas starp pirkstiem un pa pirkstiem. Tad jūs varat vienu plaukstu, vienu otru attālināt pa centimetru, un turēt kaut kādas sekundes 30 priekšā. Protams, laiku neskaitiet. Elpojot, koncentrēties tikai uz plaukstām un lauku, kas ir starp plaukstām. Tad jūs jutīsieties, ka plaukstas sāk tā kā pulsēt, vai tā kā spiedienu radīt plaukstu vidū. Un viens tā kā, ja tu pavalc vienu plaukstu, otrs sāk iedarboties, vai lēnām tuvina plaukstas un lēnām brīvi attālina plaukstas, kad ir kaut kāds spiediens starp tām. Un to sauc par tavu enerģijas lauku. Viena plauksta ir pozitīvs, otra ir negatīvs lādiņš, un tā kā magnēti iedarbojas. Viņas var mainīt tā, ka plaukstas savalkās un plaukstas attālinās. Ir pat speciāli cīņas veidi. Ne tikai tās ar šo enerģiju var kustināt objekts, nepieskaroties tiem. Un cīņas veidi ir, kur viens enerģijas lauks ar otru iedarbojās. Un viņi ar plaukstām viens otru sāk tā kā kustināt un tā kā vadīt. Un ir ļoti daudz, un, teiksim, ar dziedēšanu tā kā izņem negatīvu enerģiju ārā no tā partnera un tā kā aizved projām. Un tas arī ļoti daudz, bet tas ir tikai pats es nezinu, kāpēc skolās neko tādu nemāc, bet tas ir pats ievads tajā visā, jo tas viss aiziet daudz tālāk un daudz plašāk, kas ar plaukstām prot deformēt metālus, kas, ļoti daudz viņi ir, kaut ja to pašu sāk tā kā lidot, un piemēram, patīk raganas uz slotām lidoja, tas tāds foršs stāsts, tad bērniem nesazinu. Bet, kas ir visai apslēpts, kad ragans tiešām lidojas uz slotām. Jo, ja tu paņem slotu rokās, tas uzreiz pastiprina enerģijas lauku, un slota ir tā kā antēna enerģijas laukam. Un viņi tā kā griežot, un tā kā vadot ar apziņu un enerģiju vadot, var tā kā vadīties jau, un tā kā stūri sanāk. Un ar plikām rokām ir grūti lidot. Tāpēc, ka tās rokas ļoti maziņas, bet, ja tu paņem slotu rokās, viņi tā daudz garāk, un tā kā tāda liela antēna, tā kā, es nezinu, kā pasaka, tā kā glābšanas riņķis virs ūdens, tā kā ceļ visu laiku uz augšu. Tas ir jau augsts līmenis, bet ir cilvēki, kas to ļoti labi māk.
Tālāk stāstīšu nākošajā daļā, un paldies par klausīšanos.